Esiet sveicināti, dārgie radioklausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains, un studijā šodien ar jums ir Jelena Solovjova un dizaina domāšanas treneris Kārlis Jonas. Sveiks, Kārli! Sveiki, paldies par būšanu šeit. Mēs šodien diskutēsim par to, kā dizains var būt ne tikai gala rezultāts, bet arī process un darba pieeja, ko turklāt var piekopt ne tikai dizaineri. To, kā dizains var iespējot komandas, organizācijas un kopumā arī mūsu katru domāt radošāk, sadarboties efektīvāk un pārbaudīt mūsu idejas ātrāk. Kārli, tev ir jāpastāsta mums, ko tad īsti nozīmē dizaina domāšanas treneris. Kādā sporta veidā tu cilvēkus vai pats sevi trenē? Treneris, manuprāt, tas ir vispiemērotākais vārds latviskotā formātā. Tam arī varētu to saukt par coach vai facilitators vai procesa moderators. Un tā mana ikdiena īstenībā aiziet darbā ar daudz dažādām komandām, atbalstot tās viņu problēmu risināšanas procesā un jaunu iespēju izpētes procesā, kurā tad tieši dizaina domāšanas pieeja, manuprāt, ir ļoti liela nozīme, un pēdējos 2,5 gadus bijis aktīvs darbs ar jaunu uzņēmumu komandām, tieši strādājot ar dizaina sprintiem. Ir bijis iespēja arī strādāt ar maģistra studentiem un teikt, kopā ar Rīgas biznesa skolas studentiem praktizēt dizaina domāšanu kursa ietvaros un daudz dažādu citu projektu. Tā kā ļoti, ļoti plaši. Bet neklau, dizaina sprinti, dizaina treneris tiešām izklausās pēc tāda nopietna sporta veida, bet, kā mēs sacīs, dizains ir komandas sporta veids, tik es domāju, ka tālu no patiesības nemaz arī nav. Par to dizaina domāšanu, vai tev ir kāda sava personīgā definīcija, kā to normālā valodā paskaidrot? Normāla valodā, manuprāt, to īsti nevar paskaidrot, un manuprāt, ka mēs mēģinām ielikt dizaina domāšanu normālā valodā, sanāk tāds ļoti, varētu teikt, uz procesu orientētas definīcijas, pie kurām mēs mēģinām pieturēties, bet manā skatījumā tas vairāk ir par principiem, un, manuprāt, arī tu piedalījies Start Designā, šies platformas lapas veidošanā, kas, manuprāt, ir izcils kurs, to es īstenībā kaut kas tāds, kura bāzes esmu vadījis kursus, jo tas ir ļoti, ļoti bagātīgs materiāls latviešu valodā, un tur definīcijā tiek likts uzsvars uz procesu. Citu vietu to sauc par metodoloģiju. Es laikam esmu tajā grupā, kas to vairāk skatās kā domāšanas veids ar mērķi risināt problēmas, domāšanas veids, kas ir orientēts, pat es teiktu, ne tikai uz cilvēkiem, bet man patīk izmantot savā leksikā šādu frāzi iesaistītās puses. Tas var būt gan cilvēks, Jeļena, Kārlis, tās var būt arī organizācijas, sabiedrība, un tas ir vairāk kā cilvēks, tas jau ir grupas iesaistītās puses. Un tajā visā man patīk izcelt 3 pamata principus, kas ir empātija pret šīm iesaistītajām pusēm, kas ir iekļaujoša vide ideju radīšanai, un visbeidzot trešais, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais, un to var attiecināt gan uz jaunu uzņēmumiem, gan arī uz personīgo dzīvi, tā ir eksperimentēšana. Kā mēs pēc iespējas ātrāk varam pārbaudīt savas idejas, vai mēs ejam pareizajā virzienā. Tā būtu mana tāda paplašināta refleksija par to, kā es to interpretēju. Es tev pilnīgi piekrītu, jo, manuprāt, bez domāšanas veida vai pieejas, es teicu, pieeja varbūt arī asociējas ar procesu. Nav jau jēgas arī no procesa, ja nav tiecīgā domāšanas veida. Jā, bet es savukārt raugoties no dizainera perspektīvas un dizaina jomas perspektīvas un domājot par dizaina domāšanu, noteikti gribētu sacīt, ka tas jau nav nekas jauns. Kaut kādā mērā tas ir mēģinājums sistematizēt darba pieeju vai domāšanas veidu, kas ne tikai dizaina nozarē, bet arī arhitektūras un citās radošajās jomās ir bijis klātesošs principā tik ilgi, cik ilgi ir darbojušies šīs jomas speciālisti. Vienlaikus ideja par to, ka mēs varam sistematizēt šo pieeju un no vienas jomas pārlikt uz kādu citu pilnībā nesaistītu jomu, tā kā tu pieminēji, sākot ar jaunu uzņēmumiem, beidzot ar teātri, tā ir samērā jauna ideja, kas ir kļūst populāra tieši pēdējās 10 gadēs. Ko tavuprāt dizaina domāšana var dot mūsu jaunākajai paaudzei, kas šobrīd vēl mācās skolām? Tieši mēs Rīgas biznesa skolā noslēdzām vienu projektu vidusskolēniem, kas gan bija, kur dizaina domāšana bija vairāk kā elements un kas iedeva struktūru jauniešu gala projektiem šajā te projektā. Un bija baigi interesantais eksperiments. Mums bija dizaina domāšanas darba sesija, kuras rezultātā jauniešu grupas no šiem te apvienoto nāciju attīstības mērķiem definēja izaicinājumus, uz kuriem strādāt, un darba sesijā nonāca pie konkrētām idejām, uz kurām viņi gribētu tālāk 3 nedēļu laikā izpētīt. Un tas, ko mēs mazliet pamainījām tajā 3 nedēļu struktūrā, ka tā vietā, lai mums būtu, teiksim tā, mācības, viņiem bija coachinga sesijas, kas vairāk atbalstīja viņus viņu darbu strukturizēšanā, tā teikt, nevis teicām, ko darīt, bet iedevām viņiem platformu, kurā pašiem sastrukturizēt idejas, un tas secinājums tam visam ir, ka īstenībā
ka bez tām zināšanām īsti nevar tikai tāda autonomija un struktūra savu projektu veidošanā nepietiek, jo arī tas, kas nāca no jauniešiem, cik mēs tur nelikām lielu uzsvaru uz dažādām prototipu metodēm vai to, kā veidot testēšanu, tas interesantais rezultāts bija, ka, protams, tā autonomija dod ļoti izteiktu brīvību un iespēju izpausties jauniešiem, taču, piemēram, tur parādījās tādi punkti, ka, nezinu, vai tas ir skolās bieži vien tiek likts uzsvars uz aptaujām kā izpētes metode, un bieži vien, vismaz mans tas skatījums par izpētes metodēm ir šāds, ka aptaujas kā kvantitīva metode var mums dot iespēju apstiprināt kādus savus aizguvumus vai pieņēmumus, un savukārt kvalitatīvas pieejas intervijas iedot tos atbildes to jautājumu, kāpēc attiecīgi cilvēki kaut ko dara vai grupas, un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāmāc. Man liekas pašsaprotami, loģiski, mēs sāksim ar, veiksim interviju, un tad varētu apstiprināt tos datus ar aptaujām plašākā auditorijā. Un tad tas ir tas, ko es novēroju, ka jaunieši bija vairāk tendēti veikt šīs aptaujas, bet darbā ar jauniešiem ir svarīgi dot to brīvību, jo tas rada viņiem motivāciju izpausties bez tādas norādījuma kultūras, taču ir svarīgi arī informēt par domāšanas trikiem, ko viņi var paši praktizēt un izmēģināt. Tā kā tur ir jābūt tādam balansam. Kā tev liekas, runājot par jauniešiem vēl mazliet un par šo saturisko dziļumu, kā viņiem iedot šo, tu nosauc par trikiem, es laikam drīzāk saukt par zināšanām un par metodēm un par izpratni par to, jo, skaidrs, ka aptaujas ir tāpēc, ka to ir visvienkāršāk izdarīt, un tāpēc, ka tev nav jāiet pie cilvēka runāt, tu vienkārši izsūti elektroniski, un tas neprasa nekādu tavu personīgo iesaisti. Ja mēs vēlamies dizaina domāšanu praktizēt kā vienu no pieejām mūsu izglītības sistēmā, kā tad iedot zināšanu dziļumu, un vai tu redzi, ka tas ir iespējams tuvāko gadu laikā? Tas jau neatiecās tikai uz jauniešiem. Tā arī mana pieredze strādājot arī biznesa skolā vai iesaistot citos projektos. Pirmais ir veicināt tādu praktisku apzināšanos par tām iespējām, ko mums var dot attiecīgi citas pieejas, un tā mana, piemēram, pieredze tieši saistībā ar intervijām vai arī pat kvalitīvu lietotāju testu veikšanu ir veikt demo sesijas, ka cilvēkiem no malas ir iespējams redzēt, var arī šādi. Protams, es bieži vien spēlēju šo lomu kā intervētājs, es vadu kādas apmācības, lai to demonstrētu demo sesijā, un tad kāds no dalībniekiem sēžas otrā pusē un ir tas, kuru intervē, un atkal pārējie novērotāji, un viņi var strādāt uz arī atsevišķu uzdevumu, lai saklausītu, kas ir tie aizgūmi, kas nāk no intervijas, un tad jau rodās tāda padziļinātāka izpratne par to, kādu vērtību tie var sniegt. Kāpēc dizains? Kas ir tas pozitīvais rezultāts, ko dizaina domāšana tavuprāt var sniegt organizācijām, komandām, ja tā tiek pielietota? Pieredze ieviešot dizaina domāšanu organizācijās varbūt ir mazāk, jo man, godīgi sakot, tāds izteiktākais darba formāts ir bijis šie varētu saukt par 3 līdz 4 nedēļu sprintiem ar jaunu uzņēmumu komandām. Tas lielais pēc šādiem sprintiem ir miedarbība ar gala lietotāju vai klientu vai citām iesaistītiem pusēm, kur pa vidu tai sarunai nāk viens vai otra veida prototips. Bieži vien ir tā sava doma, liekas, būs. Un šī eksperimentēšana var iedot šo te realitātes pārbaudi šajā visā. Un runājot par organizācijām, tas varbūt tāds vairāk viedoklis, kā vienmēr atgriežas pie tā, ko dara mans vadītājs. Vai nāk arī piemērs no organizācijas vadības, tiešā vadītāja, augstāka vadītāja, vai tas tiek iedrošināts. Mēs varam runāt par jebkurām pārmaiņām, vai kā gribētos, lai tas notiek no apakšas. Tas vienmēr notiks no augšas, vai vismaz tiks uzsākts un iedrošināts no augšas. Tam iedrošinājumam tur jābūt. Ja es pareizi atminos statistiku, tad pētījumi liecina, ka no 4000 aptuveno ideju rezultātā par industriju mainošu lietu kļūst tikai apmēram 2. Un tad man liekas, ka šī statistika vienlaikus ir šokējoša, bet arī ļoti trāpīga. Kārli, tev kā arī izglītotājiem un trenerim, kas no tava skatu punkta ir lietas, kuras dizaina domāšanas saistībā tavi apmācāmie uzķer visātrāk un kas liekas visdabiskākais un kas rada vislielāko pretestību? Pasniedzējiem ir vieglāk vai trenerim vai kaučam vai moderatoram ir vieglāk uz to iedrošināt, virzīt, jo es neesmu tas, kurš tie brīdi to dara. Tagad arī uz vienu projektu es strādājam ar vienu kolēģi, kur paši veicam izpēti, un es arī pats sevi sajūtu, kā būs, kā es iztīšos, kad veiksim to interviju. Vai nebūs tā,
sāk to problēmu, ko mēs varam risināt, pilnīgi norakstīt, ka ir šīs kaut kāda sava veida šaubas, un tas ir, es teiktu, liels izaicinājums tam pārkāpt, un līdz ar to, kas vienmēr strādā, termiņš. Mums ir 2 nedēļas, lai, piemēram, veiktu šo klientu intervijas, kur mēs prezentējam vai testējam prototipu, un tas termiņš un arī es to tā teikt attiecinu uz savu personīgo pieredzi. Ir grūtākas lietas, kas jāizdara, ir kaut kāds uzdevums, termiņš, un nav citu variantu. Un kas varbūt ir tas, kas sanāk visdabiskāk? Un tas, kas sanāk visdabiskāk, protams, ka ideja radīšana. Kuram gan nav ideja, vai kuram gan negribās pašādāt pie savas ideālās idejas. Tas ir kaut kas tāds, kas nāk dabiski, un bieži vien tas ir tas stereotips par dizainu domāšanu, ka tas ir par telpu izlīmētu ar līmlapiņām, idejām, un kur tad tas viss paliek. Un tas jau gan vairāk saistās ar tādu diskusiju moderēšanu, facilitēšanu. Es nemāku atrast facilitēšanai latvisku vārdu, es to mēģinu saukt par grupu moderēšanu vai grupu diskusiju moderēšanu. Tas ir tāds, par ko mums vajadzētu kopā ar Latviešu valodas centru izdomāt. Bet lai nu kā, ikvienam cilvēkam ir svarīgi tapt dzirdētam, ka viņš var izteikt vai viņa var izteikt savu viedokli, un ja tiek tam radīta attiecīga platforma, protams, ka cilvēki izbauda, ka viņi var dalīties savā perspektīvā komandā, un līdz ar to, es teiktu, tā ir arī tā diezgan būtiska loma, kas ir nepieciešama komandā, vai arī, ja to vieglāk ir izdarīt, piesaistot kādu cilvēku no malas, ka ir kāds, kas nodrošina šo vidi, ka ikvienam ir iespēja dalīties gan savā viedoklī, redzējumā par problēmu, gan arī dalīties ar idejām, jo bieži vien ideju sparings notiek pēc principa, kurš būs skaļāks vai uzstājīgāks par savu ideju. Varbūt tev nāk prātā vēl kādi stereotipi, jo kā laikam ar jebkuru lietu vai pieeju vai tēmu, tikko tā kļūst populārāk, tā parādās arī varbūt dažādas tādas vienkāršotas izpratnes par to. Ja tas pirmais bija tāds vairāk kā tāds smieklīgs stereotips, tāds pēc savu veidu joks vai mazliet parodija par šo visu, tad, manuprāt, tāds diezgan nopietnas stereotips arī klausītāji googlē, meklē dizaina domāšanu, tad parādīsies dažādas, tas apzaukt par procesiem, procesu kartēm, dažādiem soļiem, un bieži vien viņi rada lineāru iespēju, ka mēs iziesim cauri vienai iterācijai, kas nebūtu nav slikti, tas ir labāk nekā nedarīt neko, protams, bet, ka tad mēs nonāksim pie izcilā risinājuma, kurš te būs no tiem 2 no tām 4000 idejām. Stereotips ir par to, ir process, un tad mēs viņu praktizēsim un iziesim cauri, un viss būs. Un tad tā realitāte ir tāda, ka pirmkārt tas ir iteratīvs, un otrkārt skatos, kad man ko vajag, jo bieži vien šobrīd, piemēram, pie esošo projektu vajag tikai eksperimentēt. Kaut kur ir vajadzīga padziļinātākā izpēte, ka tas process nav lineārs nevienā brīdī. Man patīk ar dizaina domāšanu domāt kā par dažādām cepurītēm. Tāds ļoti vienkāršots skatījums, bet ir izpētes cepurīte, ir ideja ģenerēšanas cepurīte un tā tālāk. Tad, kad tu saproti, kura cepurīte tev ir kurā brīdī nepieciešama, un ja tu spēj orientēties, tad jau attiecīgo tu arī uzliec galvā un arī izmanto. Un tas nav tikai par metodēm un par procesu, bet svarīgais par pieeju. Gribēju pavaicāt tavu skatījumu tieši uz esošo situāciju un par procesu vērošanu kopumā. Jo no vienas puses dizaina domāšana, tas, ko šī pieeja postulē, ka būs ātri. Mēs ātri notestēsim, ātri pārbaudīsim, ātri iegūsim atgriezenisko saiti no lietotāja un kustēsim uz priekšu, bet realitātē sākot to darīt un saprotot, ka ir jāpēta, ir jārunā ar klientu, tas prasa laiku. Un līdz ar ekonomiskās situācijas sācināšanos, tas, ko es personīgi novēroju, ka dizaina jomā pēdējo gadu laikā ir jūtama tāda procesa un vērtību pārskatīšana, kā mēs varam kļūt efektīvāki, ko mēs varam varbūt apvienot. Tad ir ļoti pieprasīti kļūst profesionāļi, kuri var visu, teiksim tā. Protams, samazinās resursus, ka organizācijas ir gatavas veltīt, piemēram, izpētes darbiem. Ko es esmu novērojis gan dizaineriem, gan interesantiem, salīdzinoši populāri ir kļuvusi retorika, ka dizaina domāšana kā ātra inovāciju pieeja nav sevi līdz galam pierādījusi. Kādas ir tavas domas šajā jautājumā? Izcils jautājums, jo mēs tiešām dzīvojam ļoti izteiktā pārmaiņu laikā un arī ar tehnoloģiskiem jauninājumiem, kas notiek ar mākslīgo intelektu risinājumiem, kas ienāk. Un, manuprāt, tas atgriežas pie tā, kā mēs kā profesionāļi, dizaina domāšanas praktizētāji vai dizaineri vai jebkurš ir paņēmis šīs domāšanas cepures, kā mēs to paši sastrukturizējam. Tas arī tāds diezgan populārs jautājums, kurā brīdī mēs tā kā kāpjam ārā no tā procesa, kas ir tas gala punkts.
jo tajā mēs varam iet bezgalīgi, un katram ir jāuzņemās atbildība par to, atskatoties uz to, cik mums ir pieejama resursi, kā mums ir laika iespējas. Man ir bijusi pieredze strādājot ar lielākiem uzņēmumiem, kur ir veikta viena dizaina domāšana par iterāciju, dizaina sprinta formātā, ar mērķi apstiprināt lielāku projektu viņu. Tas nebija gada, bet, manuprāt, tādā ilgtermiņa darba plānā. Protams, viņiem tur nav daudz laika, viņiem tikai nedēļa, ko viņi var atvēlēt no kolēģi tāda intensīva darba. Un tas atgriežas pie tā jautājuma, cik daudz laika mēs tam varam veltīt. Un tas ir ļoti aktuāli tieši jaunu uzņēmumiem, kad parādās šis te jautājums par angliski termins runaway, cik mums ir skreicis ceļš palicis, tad cik līdzekļi palikuši, lai mēs varētu eksperimentēt ar idejām, lai saprastu, kāds būs tas veiksmīgais biznesa modelis un produkts. Es sastrādājos ar inovāciju aģentūru Helve. Šobrīd viņi izstrādājuši tādu inovāciju sprintu, kas balstās mākslīgā intelekta rīku pielāgošanā uzņēmumiem. Pāris varbūt precizējumi, kas varētu mūsu klausītājiem saprast to, ko tu pirms tam stāstīji. Pastāsti lūdzu, kas tad īsti ir dizaina sprints vai inovāciju sprints? Kāds praksē izpaužas? Par dizaina sprintu runājot, lūk, tā jau ir konkrēta metodoloģija. Ja dizaina domāšana vairāk ir domāšanas veids, principu kopums, tad dizaina sprints, piemēram, mēs runājam tieši par Google dizaina sprintu, tā jau ir konkrēta metodoloģija, kas balstās šajā dizaina domāšanā, kas iedod struktūru un platformu vienai efektīvai dizaina iterācijai, ko, protams, mēs varam pielāgot, un savā būtībā inovācijas sprints, manā skatījumā, viena tā pati lieta, vienkārši dažādi nosaukumi, kas ir ļoti interesanti, strādājot ar jaunu uzņēmumu akcelerācijas programmām. Dizaina sprints, tur ar komandām mēs to saucam par produktu sprintu, jo bieži vien tas vārds dizains ir ļoti, ļoti mulsinošs, un es domāju, ka, iespējams, organizācijām šis vārds inovācija ir vairāk saprotams, un, protams, dizaineri ir dizaina sprints, un galvenais ir tas, ko mēs gribam to panākt. Un vēl viena lieta, ko ir vērts paskaidrot, jo tas, manuprāt, nāk no informācija tehnoloģijas jomas vārds iteratīvs, vai ko nozīmē tad īsti iteratīvs dizains? Tas manā izpratnē ir, kā mēs tiecamies uz gala rezultātu, nevis to realizējot vienā vilcienā, bet sadalot to vairākos mazos posmos un arī attiecībā uz dizaina domāšanu. Tad tas ir nevis par to, ka mēs vienā iterācijā realizējam gala risinājumu, bet skatāmies, kas ir tas tieši saistībā ar eksperimentēšanu, kas ir tās mazākais, ko mēs varam izdarīt, lai pārbaudītu, vai mēs ejam attiecīgajā virzienā pareizajā. Un tādā dizaina domāšanā, bet tas arī, kuriem mēs jau sadalām lielo produktu un mazām daļām viņu būvējam. Kādu pienesumu dizaina domāšana ir sniegusi tieši tavā personīgajā ikdienā? Varu tikai un vienīgi rekomendēt vēl vienu grāmatu, kas saucās Designing Your Life, savas dzīves dizains, kur Stanfordas universitātes autori te dizaina domāšanu attiecina uz personīgo dzīvi un kā veidot savu dzīvi, izmantojot šīs metodes. Un arī daļēji iedvesmojoties no tā, es savā dzīvē esmu veicis vairākus eksperimentus, piemēram, pirms 4 jau vairāk gadiem, kad es vēl nestrādāju kā aktīvs dizaina domāšanas treneris. Es tieši skatījos, kas ir tas, ar ko es gribētu nodarboties tālāk. Es tieši biju tajā brīdī noslēdzis savu lietotāju pieredzi dizaineru konsultantu karjeru, un tad man bija tā doma arī tur iedarbojoties ar dažādiem paziņām, pēdās ideja coachings, un tad es skatos, kas varētu būt mazākais eksperiments, ko es varētu veikt, lai to pārbaudītu, un tas bija ļoti smieklīgi. Es izlasīju 2 grāmatas par coaching, lai iegūtu tādu izpratni, ko īsti nozīmē coaching pieeja darbā cilvēkiem, un tad uztaisīju uzsaucienu Facebookā. Vai kāds negribētu pievienoties uz coaching sesiju ar mani, un bija interesanti. Un tad ar to es apstiprināju, interesanti pieeja, gribētu uzzināt vairāk. Tad tās ir izgāja coaching apmācības, kas, protams, noved pie tālākiem secinājumiem. Bieži vien mums liekas, ja mēs gribam sākt kaut ko jaunu darīt, mums vajag iet un to izmācīties. Gribu kļūt par programmētāju, programmēšanas kursu izēju, lai gan ir dažādi eksperimenta veidi, kā mēs varam pārbaudīt, vai tas ir tas virziens, vai, piemēram, vēl viens stāsts, kurus izmantoja dizaina domāšanas pieeja tieši tādā savas nodarbošanās kontekstā pētot mūsu nodarbošanos, ir tāda arī tāda frāze plānā galdiņa urbēji, kas, diemžēl, ir jāizsaka. Man pašam bija bijuši par to pārmetumu, un man, es jūtu, vienbrīd bija doma, varbūt ir jānodarbojas ar galdniecību. Kārtīgiem galdiem. Kārtīgiem galdiem, kas nav pilnīgi plānā galdiņa urpšana, tur tu ur mazliet biezāks galdiņš. Un arī kādi eksperimenti man bija tajā laikā. Es tikos veicu intervijas ar pāris galdniekiem, lai uzzinātu, kā viņi strādā, ko viņi nodarbojās, un arī man bija īsts eksperiments. Viena galdniecība uzņēmās mani pieņemt praksē reizi nedēļā
7 nedēļas. Un man pietika tikai ar 2 pirmdienām. Un tas man tikai bija pašam savu secinājumu par to, kas un kāpēc. Tikai man ir personīgi secinājumi, bet es tā vairāk iepazīstinātu, kā tad izmantojot šo tieši eksperimentēšanas principu no dizaina domāšanas pieejam, mēs viņu varam praktizēt savā ikdienā, lai atbildētu uz lielākiem jautājumiem. Vai ne solīti pa solītim? Iteratīvi, tā kā tu mums pirms tam izstāstīji. Paldies, Lielas Kārli, ka tu biji šodien ar mums. Paldies par tavu optimistisko skatu un padomiem, gan par izklāstu par to, kas tā dizaina domāšana tāda ir, gan par padomiem, kā mēs arī katrs varam pamēģināt, lai izdodas visas tālākās ieceres, un es teikšu paldies mūsu klausītājiem, kas bija šodien kopā ar mums. Raidījums Kāpēc dizains ir izskanējis, ar jums kopā studijā bija Jeļena Solovjova un Kārlis Jonas. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos pēc nedēļas.